Tā te vietējie gatavojas karnevālu. Dažādāk krāsēm un ārā ir vēl viens bariņš. Alice in Wonderland. Alice in the Wonderland. Alice in the Wonderland. Cilvēki gatavojas karnevālam. Šis ir krusis. Un tur nāk vēl interesants personāžs šādi. Un te ir bars ar meitenēm un tur vēl visādākiem cilvēciņiem. Šodien būs te grandios pasākums. Jāiet skatīties. Ok, un šādi ir mūsu istabiņi, te mēs dzīvosim. Tāda diezgan sakarīga, un te ir mums izēja uz ielu ar maziņu balkoniņu. Kaut kādi, jā, te mums ir iela un tur būs karnevāls. Šādi izskatās. Un tas ir Rio Major centrālais hotels. Viens no, kaut kā tā maziņš televizoriņš, tāds salīdzinoši maziņš televizoriņš, bet nu ir ok. Viss ir forši. Trakā karnevāla dieniņa, te viss notiek. Arī mēs iejūtamies karnevālā. Ho trovato pochi amici che parlano italiano. Ciao, buonasera.
tirgo kaut ko. Vēl kaut ko tirgo. Tas karnevāls notiek. Tātad otru dienu šī ir mūsu istabiņa, te īsti nestrādā, atslēga, ne, viņa vispār nestrādā. Bet tas nekas, dodamies brokastīs, blakus tepat mums vēl lifts. Brauksim ēst un skatīties. Šis ir pirmais stāvs un mums jābrauc uz 0. Tā kā braucam brokastīs un skatāmies. 0. ēstaisīt. Un laižam. Tā, te mēs varam uztaisīt brokastis, dažādākas mērcītes, sviestiņš, desa, protams, kafija, nu, jā, un maizīti, un te mums arī ir mango sula, apelsīnu sula, un šitās te lietiņas priekš maslā. Un tā izskatās. Pieticīgi, bet gan jau ok. Nu, brokastis baigi pieticīgās prasītos kā doliņu. Kaut kas tāds, bet nu, paēst jau var. Kaut gan kādā 5. dienā gribēsies kaut ko nignāt. Bet kafija ir laba. Tas ir mūsu hotelis, kur mēs dzīvojam. Tagad es iešu uz Lidl, ir bišķiņ pār 8. Jānopērk vakaram kāds minerāls, jo, nu, ar to ūdeni te ir diezgan draņķīgi. Te cilvēki tīri pēc vakardienas karnevāla. Tas ir centrālais laukums ārā apmācies. Izskatās, ka varētu lietas līt. Tā kā jāiziet uz Lidlam, kaut kas jānopērk. Rīts kluss un mierīgs. Cilvēki gandrīz vispār nav, tikai tie, kas strādā. Un, jā. Temperatūra apmēram, nu, uz 16 grādiem. Nav karsts, bet ir pietiekoši silts, lai varētu šādi staigāt treniņjakā. Un ar ko tad viņi brauc? Tipiski ir francūžu autiņi daudz, bet nav tie francūži tā izteikti šausmīgi, ir arī citas markas diezgan. Un, jā, nu, kas ir deficīts? Deficīts ir Volvo, protams. Volvo šeit neredzās. Protams, šeit ir viss ziedošs, smaržīgs un tāds vasaras rīts patiesībā. Kas man pārsteidz, ir daudz visādāk skvēriņi, ir visādāk zaļumi, jā. Tad maz sīkumi, kas to pilsētu uztais diezgan smuku. Tie arī mums ir redzams. Tāda maz stūpociņa. Tad ceļam uz Lidlu. Te tāds interesants skats, tas ir tā kā pilsētas centrā. Tāda upa aizaugus ar kaut kādām niedrām. Tur tālāk ir dzīvojamās mājas. Interesanti. Es esmu drusciņi apmaldījies, tur aizgāju, bet tas neko baigi nemaina, jo virziens pareizais vien ir.
Te arī kaut kas. Es ne, te vienkārši domāju, dīķis kaut kāds, bet ne. Tikai dārs. Šeit smuks skats, aug palma un kaut kāds koks ar augļiem. Nezinu, kas tie tādi ir. Un te tāds lepns dzīvojamais māja. Tur var redzēt uz balkona ir kamīns pat, kur var, laikam, grilēt kaut ko. Vakardienas kaķis, kurš bija parādē. Un Lidl darba laiks ir līdz 9. Un mēs redzam, ka šeit ir forši uztaisīts saules aizsargi. Tas nozīmē, ka vasarā šeit ir diezgan skarbi, jo karsts ir un liela saule. Iekšā nefilmēšu, bet pastāstīšu varbūt. Tad pēc Lidl apmeklējuma skatos, cenas plus mīnus tāds pašs kā mums, vienīgais, kas lēts, tas ir lokālais vīns. Bet pārējais apmēram tāpatās. Paņēmu 2 pudeles gāzētu minerāļu, tas viņiem tad diezgan liels deficīts ir. Nu, nav pārsvarā negāzēts. Un pa minerālu samaksāju 90 kaut kādus centus, jā, 2 pudelēm. Arī normāls cipars. Un gaļa plus mīnus tas pats. Nu, apelsīni bija lēti, 99 centi. Bet, nu, jā, tie ir vietējie, nevis ievestie. Kaut kā tā. Uzpildes staciju, te mēs redzam cenas. Nu, diezgan patiesībā, jā. Un šī mums ir British Petroleum. Te var redzēt to plejādu, ar kuru brauc Portugāļi. Tā kā bez pārsteigumiem, vienkārši normāls mašīnas. Neesmu redzējis elektromobīļus, vai nu viņiem elektromobīļi nav speciāli marķēti. Kā mums, jā.